Jaukās māmiņas un vecmāmiņas. Šodien jums 3. A klases drosmīgākie pavāri demonstrēs savas ideālās receptes. Un tā, laipni lūgtas 2. A klases šovā gandrīz ideālas māmiņdienas pusdienas. Pašas receptes varēsiet aplūkot vestibila televizorā. Pirmais drosmīgais 2. A klases pavārs Arnis. Lūdzu, Arni! Labdien! Manas gandrīz ideālās māmiņdienas pusdienas sastāv no 3 ēdieniem. Kā uzkodu savai māmiņai viņas svētkos pasniegšu siera salātus. Kā pamatēdienā gatavošanu uzticēšu tētim, bet pats visu uzraudzīšu. Pamatēdienā tiks pasniegts zivs un gardeles ar piedevām, bet saldajā ēdienā savu māmu cienāšu ar bulbērtu. Tādas būs manas gandrīz ideālās pusdienas māmiņai. Lūdzu, 2. A klases ekspertu vērtējums Arni. Māmiņas, lūdzu, palīdziet saskaitīt punktus. Arnis ieguvis 109 punktus. Paldies, Arni! Kā nākamo drosmīgo 2. A klases pavāri pieteikšu Lilu. Labdien! Manās gandrīz ideālās māmiņdienas pusdienās. Bagātīgi izmantošu dažādas garšvielas. Sauņa mīlestības, meža gals, uztraukums, šķīpsniņa sirsnības, daži graudiņu uzticēšanās, bet visam pa virsu pārskaisīšu izpalīdību. Un tā mans pirmais ēdiens – brīnumainā garšas saskaņa, kas sastāv no sīra, melonas gabaliņiem un šķīņķa. Pamatēdienas ļoti grūts, bet manai mammai ļoti garšo plovis. To man līdzēs gatavot tētis. Bet desertā es izvēlējos ēdienu, kas man nesagādā grūtības. Tur vajadzēs dažas saules un putukrējumu, lai tev māmiņa labi garšo. 2. A klases ekspertu vērtējums Lilu. Māmiņas, lūdzu jūsu palīdzību saskaitīt punktus.
Lilu ieguvusi 133 punktus par savām ideālajām pusdienām māmiņai. Paldies, Lilu! Vēl viens drosmīgais mūsu klases pavārs Nils pastāstīs savas ideālās receptes. Lūdzu, Nil! Sveikas, mammas un nomas! Es esmu nolēmis savu mīļo mammu apsveikt ar šādām gandrīz ideālām pusdienām. Es esmu pavārs ar pieredzi un tāpēc nebaidos no sarežģītām receptēm. Un tā, mans pirmais ideālais ēdiens – salāti. Tam sastāvdaļas sameklēšu savā leduskapī, visu sagriezīšu, samēsīšu, kaut ko vēl pielikšu un gatavs. Pamatēdiena gatavošanā likšu pie darba visus pārējos mājiniekus, tēti un māsu. Mēs kopīgi mamuci gatavosim sautējumu ar gaļu. Un tagad mans mīļākais ēdiens – deserts. Savu mammu pārsteigšu ar tiramisu. Lai tev mammīt labi garšo. Otrās A klases ekspertus palūkšu izdarīt savu izvēli un novērtēt Nila gandrīz ideālās pusdienas māmiņai. Māmiņas, man atkal vajadzīga jūsu palīdzība. Lūdzu, saskaitiet punktus. Un tā, Nils saņem 118 punktus. Paldies, Nil! Tagad es palūkšu visus pavārus uz skatuves. Pēc rezultātiem redzams, ka mūsu ideālo pusdienu māmiņai gatavotāja ir Lilu! Viņa saņem balvā ceļojumu pie savas mammas. Mīļās māmiņas! Mēs otrā A klase ceram, ka kāds no mūsu piedāvātajiem ēdieniem arī jums ļoti iegaršojās.